Mani sauc Elvira Škutāne, un es nodarbojos ar vitrāžu izgatavošanu, strādāju Tiffany tehnikā. Sākumā jāizgatavo skīci, pēc tam pēc skīces jāizgriež katru stikla fragmentu, kā piemēram šeit, katrs stikla fragments ir izgriezts. Pēc tam tās ir noslipēts, pēc tam ietic speciāla vāra lenta, un tad tikai salikts viss kopā un saludēts ar lotāmuru un lotalvu. Un redzēt galu rezultātu var tikai tad, kad paceļ un paskaties, jābūt saules gaismai. Jo kamēr vitrāža guļ uz galda, tā ir vienkārši stikls, bet pamodas, kad ir saules stēri. Šeit var redzēt ne tikai kā dekori, bet arī svečtūri, jo tā ir apjoma formā, un vitrāža Tiffany tehnikā ar to ir laba, kā var veidot ar maziem gabaliņiem gleznas un veidot arī apjomīgas formās. Man ļoti patīk Latviju zīmes, tas ir arī populāri starp pircējiem, bet arī cilvēkiem ļoti patīk visādi maziņi dekoriņi, kakīši, engelīši. Es pat nezināju, kā mums tik daudz kaķu mīlētāju. Un nesen es sāku nodarboties ar auskaru izgatavošanu. Vitrāža ir brīnums mana dzīve, jo apmēram pirms 4 gadiem es nejauši ieraudzīju video internetā, kā taisa vitrāžu Tiffany tehnikā. Es ieinteresējos un nolēmu, ka es arī gribu un es arī varu, jo piedzimu laukos un iemācīties darīt kaut ko ar rokām man nebija nekāda problēma. Es sāku meklēt materiālus, instrumentus, bija pandēmija, nebija viegli, bet es atradu, pasūtīju un kaut kur pēc pusgada parādījās mana pirmā vitrāža. Sākumā tas bija hobijs. Savā brīvā laikā, pavakariem, brīvdienās es izgatavoju vitrāžas un strādāju. Bet apmēram pēc gada es sapratu, ka es tam gribu veltīt vairāk laika. Un aizgāju no darba, ģimene mani atbalstīja, un jau 2 gadi es nodarbojos ar vitrāžu izgatavošanu. Tas ir mans pamatsdarbs, bet varbūt tas vārds darbs šeit ne ļoti der, jo tas priekš manis nav darbs. Tas ir mans prieks, mana harmonija, mana laime. Latgales plānošanas reģions uzņēmēju konkursu Latgales reģiona gada balva organizē jau 10. gadu pēc kārtas. Un neatņemama sastāvdaļa šī konkursa nominācijās ir gada amatnieks. Un jāsaka, ka šogad konkursa žūrijai vērtētājiem bija diezgan grūti pieņemt lēmumu, jo visi pieteicēji ir unikāli, labi un popularizē Latgales reģionu. Bet, ejot šo vērtēšanas procesu, esam nolēmuši, ka šogad balva aizceļo uz Krāslavu pie Elvīras Škutānes stikla vitrāžu meistares.